Es ceru, ka jums ir ko teikt uzņēmējiem to starp par Rīgas domas plānoto investīciju politiku un to, kā jūs to redzat. Jo tas, ko varbūt sabiedrība arī īsti nezina, ir tas, ka šobrīd Rīgas domas parāda saistības pret dažādām komercbankām ir 109 miljonu latu un vēl galvotas parāda saistības, ko ir uzņēmušās dažādas pašvaldības kapitāla sabiedrības, ir vēl tādi apmēram 8 miljonu latu tiešā veidā, slēptā veidā šķiet, ka vēl lielākas. Tas nozīmē, ka patiesībā pilsētas resursi jaunām investīcijām ir ļoti pieticīgi. Visticamāk, kur jūs redzat šos resursus un kā jūs plānošat šo investīciju politiku tādos pieticīgos resursu pieejamības apstākļos? Vēl Ērika kungs. Jā. Tātad es gribētu lūgt arī žurnālistus nemultiplicēt mītu par to, ka Rīgai nav nauda. Rīga ir ļoti bagāta pilsēta, Rīgai ir ļoti daudz naudas. Rīgai tikai ar saviem līdzekļiem ir jāpietas saimnieciskāk un efektīvāk. Tas attiecās uz budžeta daļu un attiecībā uz ieņēmumu daļu. Tātad Rīgas pilsētā ir ļoti lielas iespējas. Nevajag laist garām Eiropas finansējumu. Mēs zinām, ka māju siltināšanai, piemēram, un tās būtu ļoti lielas naudas ieplūdušas. Tātad Eiropas atbalsts bija 50%, viņš būs vēl tāds nepilnus 2 gadus. Pēc tam viņš ies mazumā būs 20%, un pēc tam vēl mazāk, nebūs nemaz. Šādas iespējas nevajag laist garām. Investīcijas jāpiesaista apzināti, ne tā kā tagad, kad Rīgas domes atbildīgās amatpersonas tikko bija Kannās Mipimā, kā vakar dzirdēju no vienas Rīgas domes atbildīgas amatpersonas. Наши мальчики там так бухали, что на саму выставку так и не пришли. Es to dzirdēju arī no uzņēmējiem no Latvijas, kas atradās Mipimā. Tas так бухали, что на работу не могут выйти. Nebaidieties, tas nav Ušakova kungs. Viņš vakar bija Rīgas domē. Viņam ar veselību arī ir labi. Es viņu nākot šurp Rīgas redzēju doma laukumā, nākām ārā no suši bāra. Es nezinu arī, kuras tās Rīgas amatpersonas tur bija, bet tā braukt par rīdzinieku naudu pēc investīcijām, ka nemaz neaiziet viņām pakaļ. Es aicinu žurnālistus papētīt, kurš tur brauca, cik tas rīdziniekiem izmaksāja un kāds būs rezultāts rīdziniekiem. Bet pēc investīcijām ir jābrauc apzināti. Ir jābūt Rīgas pilsētai savai izstrādātai politikai, kādas investīcijas mēs piesaistam, ko mēs piesaistam. Vai mēs piesaistam tikai tādas investīcijas, kas ir brownfield investīcijas, tātad atnāks uzņēmēji un nopirks esošos uzņēmumus, ja būs tādas, kas ir greenfield investīcijas, kas uzcels kaut ko zaļā pļavā. Tātad es preferētu šīs otrās. Attiecībā tiešām Latvijā ir labi piemēri, kur mācīties. Kam nepatīk Ventspils, tas var braukt uz Liepāju vai uz Jelgavu. Šajās pilsētās ir apzināta uzņēmēju piesaistīšanas programma. Rīgai arī tādu vajag. Ja mēs paskatāmies Rīgas pilsētas attīstības plānā, daudzi cilvēki vēl dzīvo tajā pārliecībā, ka Rīgā ir industriālās zonas apmēram tur, kur viņas bija padomju laikā. Jāsaka, ka attīstības plānā ieskatoties, mēs redzam, ka Rīgā ir mainīts zonējums, tā ir jaukta tipa apbūve, un ja Rīgā šobrīd kāds uzņēmējs grib kaut ko ražot, un ražot kaut ko, kas ir iespējams tuvu dzīvojošiem iedzīvotājiem bīstams, tad izrādās, ka Rīgas pilsētā tādas vietas vairāk nemaz nav. Bet šādām vietām ir jābūt pilsētai. Cera laikā man ir, es parādīšu, sagatavošos tās izlūkšanos somas, kad nākamais runātājs runās. Man ir slēdziens 1915. gada par Rīgas gaisa piesārņojumu. Cera laikā tātad Rīgā bija ļoti piesārņots gaiss, jo Rīga bija 3. industriāli attīstītākā pilsēta pēc Pēterburgas un Varšavas. Padomju laikā Rīgā gaiss bija piesārņots, jo bija attīstīta industrija. Tagad gaiss ir piesārņots bez industrijas. Bet ir jādomā, ko mēs Rīgā ražosim, ko mēs darīsim. Es saskatu milzīgu potenciālu tajos defektos, kas Rīgā ir, kuri būtu jānovērš. Ja mēs mājas padarīsim energoefektīvākas ar tiem materiāliem, kas Latvijā, kam ir izejvielas, un ja mēs visus šos materiālus ražosim, vai ēku siltināšanai tie būs no kaņepēm, vai no kūdras, vai koksnes,
Tas būtu viena alga, tās būs jaunas darba vietas. Rīgā visām daudzdzīvokļu mājām ir jānomaina logi. Rīgā ir jābūt absolūti apzinātai politikai, dot priekšroku vietējiem uzņēmējiem. Ļoti bieži mēs tiekam vesti pa maldu ceļu. Mums saka, ka nedrīkst nodarboties ar protekcionismu Eiropas Savienībā, ka jādod priekšroka lētākajiem. Tā nav. Eiropā nav jādod priekšroka lētākajiem. Mēs dodam priekšroku lētākajiem, tāpēc, ka mēs negribam investēt intelektuālo spēku un līdzekļus tādu konkursa noteikumu radīšanā, kas Rīgā radītu darba vietas, kas kā rezultātā celtos darba algas un Rīgas pilsētai būtiski papildinātos budžeta ieņēmuma daļa, kuras pamatā tomēr ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Un, jā, lūdzu, jā, jūs pārtrauciet, jo, kad es tikšu pie runāšanas, mani vajag tik apstādināt. Es gluži tāpatās kā cienījama Antānes kundze runāšu no savas pieredzes un par to, ko es zinu. Es esmu uzņēmējs jau no Latvijas neatkarības atjaunošanas brīža. Es esmu Latvijā izveidojis vairāk kā 50 uzņēmumus šo 21 gadu laikā, un Rīgā no tiem 30, nedaudz vairāk. Tātad Rīgai ir jābūt šādai ekonomikas un uzņēmēju darbības attīstīšanas politikai. Es uzskatu, ka tas, kas mums ir pēc kādām investīcijām mums jābrauc pakaļ uz ārzemēm, tad tām ir jābūt tādām, kas nevis konkurē ar vietējiem uzņēmējiem, bet tādām, kas šeit ienes kaut ko jaunu, kas palīdz apgūt Latvijas dabas resursus, lai radītu, lai ražotu, lai būtu industrija, lai būtu eksportējuma prece. Attiecībā par pakalpojumu lietām nedrīkst traucēt vietējiem. Vietējie ir jāatbalsta, bet jāatzīmē, ka pakalpojumi ir ar mazu pievienoto vērtību un ārējās tirzniecības bilanci būtiski neuzlabo. Tātad Rīgai ir ļoti liela nozīme Latvijas valsts mērogā. Uz Rīgu krīt 55% Latvijas iekšzemes koprodukta. Un komentējot Elietas kundzes teikto, es gribu teikt, ka 3 sievietes manā gudrā vadībā šito politiku izstrādās nevis gada laikā, bet pietiks ar 2 mēnešiem.